Labdien, labdien visiem! Un man ir tas gods atklāt Latvijas e-pilgo komandas lielo biznesu semināru. Un šodien es un mūsu partneri pastāstīsim jums par mūsu kompāniju, kura šobrīd ir 4. vietā portālā, neatkarīga portālā Business for Home, un tur tikai vislabākās MLM industrijā kompānijas. Un pirmo tēmu mums šodien pastāstīs Renāta Rozīte par mūsu kompāniju. Viņa mums ir dimanta statusā. Lūdzu, Renāte. Labdien! Šodien es pastāstīšu īsumā par kompāniju APL Go. Šī kompānija ir dibināta 2011. gada 11. novembrī. Tātad pagājušā gada nogalē jau viņi sasniedz 12 gadu jubileju. Kompānijas dibinātājs ir harizmātiskais jaunais cilvēks Sergejs Kuļikovs ar savu kundzi Olgu Kuļikovu, kuri vada šīs kompānijas darbu. Kompānijai nav investoru, viņai nav kredītu, un tātad kompānija ir pilnīgi brīva no jebkādām ārējām ietekmēm, lai viņus kāds varētu tā īpaši komandēt, tev būs jādara tā vai šitā. Šobrīd kompānijai ir 2 rūpnīcas, viņai pašās savas rūpnīcas. Pirmā ir atvērta Moldavā, un otra ir Krievijā, Piemaskavā. Produkti, ko piedāvā šī kompānija, ir 100% dabīgs augu dražējs. Šīs dražējas tiek ražotas no inovatīvas tehnoloģijas ar inovatīvas tehnoloģijas palīdzību. Accumulit SA. Tas nozīmē spēka akumulācijas tehnoloģija. Šī tehnoloģija nodrošina visu augu komponentu pilnīgu saglabāšanu. Pie šī rezultātā itāļu zinātnieki strādāja 25 gadus. Produkts ir certificēts. To nevar neviens paņemt un mēģināt pakaļdarinājumus kaut kādus. Ja? Tas ir iegūs halal un košer certifikātu, un tas nozīmē, ka šie produkti ir atļauti arī Arābu valstīs un Izrēlā. Šie nav vienīgi tādi certifikāti, šai kompānijai ir vairāki, un viņi nemitīgi tiek atjaunoti. Pēc pārsertifikācija notiek. Arī izēvielas, kas tiek piegādātas, tās būtībā nāk no visas pasaules valstīm. Augi neauga vienā valstī vien, un šīs izēvielas piegādā Izraēlas kompānija Baraherbs. Kas vēl ir labs šai kompānijai? Šai kompānijai ir ļoti labs kompensācijas plāns. Būtībā jau es neesmu tik dziļi pētījusi, bet tie, kas ir papētījuši, kad nav kompānijas, kas vēl tik dāsni atdot atpakaļ līdzekļus saviem distribūtoriem. Kompānija ir atvērta vairāk kā 70 pasaules valstīs. Ko es vēl varu piemetināt pie produktiem, tās nav tikai ledens, ir arī putras, kafija un kosmētika. Tātad, ja kādu ieinteresēja vairāk, laipni aicināti iepazīties ar šo kompāniju. Paldies! Lielas paldies, Renāte! Tas bija ļoti superīgi pastāstīts, īsi, kodolīgi, bet mums ir jau nākošais partneris, kurš grib pastāstīt mums šodien par mūsu tehnoloģiju, unikālu tehnoloģiju, kurai nav analoga pasaulē un nebūs. Un tā būs Vineta Strikauska, kura mums ir mentora statusā kompānijā. Lūdzu.
Labdien! Gribu pastāstīt par tehnoloģiju akumulitesei, par galveno, kā veido mūsu dražējs. Jo šūnām, katra cilvēka šūna grib pareizi saņemt savas vielas. Nevelti divkāršs Nobel prēmijas laureāts ir teicis, amerikānis ķīmiķis, bioķīmiķis Lainas Polings ir teicis, ka cilvēka labas veselības nosacījums ir nepieciešamo molekulu klātbūtne vajadzīgā daudzumā, vajadzīgajā vietā un konkrētajā laikā. Tātad, ko mēs ar to saprotam? Ka šūna ir jāpabaro pareizi ar konkrētām minerālvielām un vitamīniem, un tā ir vienalga, ko tu ēd, vai salātus, vai kotleti, vai dārzeņus, vai augļus. Nepieciešamajām uzturvielām jānonāk līdz šūnai pareizajā daudzumā. Tātad mums ir jāēd sabalansēti dažādi augļi, dārzeņi, bet tas būtu diezgan lielā daudzumā, lai šūna varētu iegūt visas nepieciešamās barības vielas. Un mūsdienās tas ir diezgan nereāli, jo kur tad mēs pārtiku pērkam? Veikalā, tirgu, veikalā uzturvielas zudums šiem produktiem būs pietiekami liels. Mūsu šūnām ir vajadzīgs gan aminoskābes, gan minerālvielas, vitamīni, dažādi fermenti un polinepiesātinātās augstskābes. Tās vajag katru dienu un visu laiku. Un ja šūna tiks pabarota, tā darīs savu darbu kārtīgi. Bet ja ne, tad savās iespēju robežās šūna būs jau ar defektiem un spēs radīt tikai nepilnīgu šūnu, līdz pārstās darboties. No šūnu veselības ir atkarīga arī mūsu veselība un labklājība. Un ja šīs konkrētās vielas, mikroelementus šūnās, augu šūnās ir paslēptas aiz stingra apvalka, un lai tam tiktu klāt, ir nepieciešama konkrēta tehnoloģija. Arī agrāk jau mūsu vecvecāki vārīja gan tējus, gan taisīja tinktūras un uzglēņus, gan spiritā, gan ar alkoholu, savādākā veidā, taisīja kompreses, tika pielietot pat ultraskaņas tehnoloģija, un mūsu ķermenī nav pietiekami daudz fermenta, lai spētu šķīdināt šo šūnu apvalku. Pilnībā mēs varētu saņemt nepieciešamās uzturvielas no mūsu, citam daudzveidīgās ēdienkartes, citam no netik daudzveidīgās. Un šī problēma mūsdienās ir numur 1, jo daudziem cilvēkiem ir traucēta kuņģu zarnu trakta darbība. Un, lai arī cik labs produkts vai uztver bagātinātājs mēs neizvēlētos, un lai tie uzsūktos, tiem jāaiziet cauri kuņģu zarnu traktam, lai varētu uzsūkties asinīs. Un neviens jau nevar garantēt, cik vesels ir šis ceļš. Labākajā gadījumā līdz šūnai nokļūst kāds 30%. Mēs jau esam pieraduši pie tādiem veidiem kā tinktūras, spiritā, tinktūras eļļā, vai kā savādāk. Uztver bagātinātāji, kur veidot uz augu bāzi. Un domājams, ka neko jaunu vairs nevar izgudrot. Bet zinātnieki, medicīnas zinātnieki savu jomu ļoti labi zina, ka augu šūnu bioloģiskais potenciāls ir ļoti liels. Pārstrādājot augus, tiek zaudēta apmēram 70–80% ārstnieciskās īpašības. Un lielākā problēma bija atrast, kā piesātināt cilvēku asinis ar augu šūnu saturu pilnībā. Un šīs ideja ir atrasta. Pēc 25 gadu rūpīga darba, iedomājieties, 25 gadu, itāļu zinātnieks spēja izgudrot augu spēku uzkrāšanas tehnoloģiju, akumulitesei, kas ļauj izvilkt no augiem līdz pat 100% dabīgos sastāvdaļus, nezaudējot savas īpašības. Tehnoloģija ir sarežģīta, bet princips ir vienkārši izskaidrojams. Ar īpašu iekārtu zem augsta spiediena impulsa augu kolekciju
savīt tādos kā šūnu virpuļos, kas saturs vienu ar otru, sasmalcina augu šūnu membrāns, un tur tas viss tīrā veidā tiek atbrīvots. Bet tas viss nenotiek tāpat vien. Tas notiek elektriskā lauka iedarbībā. Un ko tas dod? Visi noderīgie mikroelementi jau atomu līmenī tiek papildināti ar elektroniem, un tie kļūst par negatīvi lādētiem. Citiem vārdiem sakot, mikroelementi, kas pārvietojas par asinīm, viņi atgrūžas no veselajām šūnām, bet pielīp slimajām. Un tieši tā, nekāda burvestība, tīra fizika. Tāpat kā magnētam, un pievelkās dažādi poli. Un arī tāpat kā mašīnai, akumulātoram ir vajadzīgi plus un mīnus, lai spētu darboties. Arī mūsu šūnai ir vajadzīgs šis lādiņš. Ja nebūs šī lādiņa, šūnas nestrādās. Tās gulēs un pārstās darboties. Bet galvenā problēma ir kuģa skāba skaitīgā ietekme, un arī šī problēma tika atrisināta. Jūs jau zināt, kā tiek lietot validols, mikroglicerīns. Jā, paliek zem mēles, izsūkā, un tas ātrāk iedarbojas, nokļūst asinīs. Un arī šoreiz tiek izmantot līdzīga metode, tādējādi apējot kuģa zarnu traktu. Un visas šīs no augiem izvilktās noderīgās vielas ievietoja karameļu mastā ar minimālu cukurdevu. Kāpēc tieši karameļu? Jo to galvenā sastāvdaļa ir glikoze. Tā ir barība mūsu smadzenēm, mums, protams, pašiem. Un cilvēki bez cukura vispār nespēj dzīvot. Arī nokļūstot slimnīcā, ko tad mums dod? Vai ievada sistēmu ar glikozi. Un arī atskatoties atpakaļ, arī mūsu vecāki, protams, arī tagad, mēs paši esam vārījuši ievārījums, lieka un servētu vitamīnus. Augi tiek ievākti visā pasaulē, konkrētā laikā, konkrētā vietā, un iziet noteikti pārbaudi. Jā, kā jau iepriekš teicu, ar šo nodarbojas kompānija Barakets, kas atrodas Izrēlā. Un viņa eksportē vairāk nekā 700 dažādas ārstniecības augus no dažādām pasaules valstīm. Nu, un ar tehnoloģiju akumulītas seju augu sastāvs tiek maksimāli līdzsvarots, augu formulas līdzsvarotas, veidotas sinerģijā, kur katra viela pastiprina citas vielas iedarbību. Un tāpēc uz cukura kristāla režģa tiek uzrakstīta dzīvo šūnu vibrācijas informācija, kas savienojas ar mūsu dzīvajām šūnām. No katram orgānam, protams, ir sava vibrācija. Un tāpēc mūsu kompānijai tās dražējas ir tik daudzveidīgas. Un šīs tehnoloģijas galvenā atšķirība ir tieši tā negatīvā lādiņa pievienošana, kura mums ir vajadzīga, to ievieto karameļu mastai, ērtākai lietošanai, paliekot zem mēles. Un tā mūsu organisms saņems visas vajadzīgās vielas piliena veidā pa tiešo asinīs, apējot kuņu zem traktu darbību. Un nonāks tieši ālajās asinīs, ja? Nevis venozajās. Uztūksies apmēram 95%. Tāpat kā mašīna, iepildot degvielu apbrauks, arī šūna apmēram no 17 sekundēm līdz maksimāli 10-15 sekundēm uzsaņems iztrūkstošās vielas un vēl pie tam ar negatīvo lādiņu. Tā pamodīsies, būs pateicīga, sāks darboties, veidosies jaunas veselas šūnas, atjaunosies organisms, izdvesidosies orgāni, uzlabosies veselība, izskats un enerģija piepildīs visu organismu. Tālūk. Liels paldies, Vineta! Ļoti interesanti un detalizēti tu pastāstīji par APLGO kompānijas tehnoloģiju. Un gribu piebilst, ka katrs cilvēks ir tā kā liela baterija. Un katram ir plusi un mīnusi iekšā, un ja nav tās balans mūsu šūnās, tad cilvēks sāk slimot. Un tas ir vienkārši loģiski. Un mēs ar mūsu dražiem palīdzam to balansu atjaunot. Un par mūsu produktiem Akumulītas seja
šodien pastāstīs Kristīna Podziņa. Viņa mums ir izpildu direktore. Lūdzu, Kristīna. Labdien! Jā. Es ļoti ceru, ka jūs ļoti ieinteresēja jau Renātes un Vinetas stāstītais ieinteresēja, kas tad ir šis produkts, cik daudz viņi ir, kā viņus jālieto, vai tie ir šķīdri produkti vai pulvera veida. Nē, kā jau meitenes arī minēja, es vēlos jums pastāstīt šodien par produktiem, kas maina dzīvi. Reāli, kas arī mainīja manu dzīvi. Tos nevar nopirkt jebkurā veikalā, jā, tos var nopirkt kompānijas interneta veikalā vai arī pie cilvēkiem, kas jums par to stāsta, jo tad viņi zina, kur to var nopirkt. Jā, ieklausaties. Un jā, kas tad tās ir? Kompānija ir saražots 18 produkti, katrs savai funkcijai, orgānu sistēmai. Jā, un kopā arī kompānija piedāvā komplektus, bet par to jau es nedaudz vēlāk pastāstīšu. Un šie produkti ir 100% naturāli. Kā arī meitenes stāstīja, šie produkti ir 100% naturāli un paredzēti mūsu ķermenim. Ikvienai šūniņai, gan no zīdaiņa vecuma līdz pensijas vecumam. Un iesaku šos produktus lietot ikdienā. Tad var lietot pa 1 līdz 2 dražajām. Es arī parādīšu, kādas viņas izskatās. Lūk, viena no 18 kastītēm. Jā, maģiskās kastītes, kurās iekšā ir šādas te veida dražajas. Viņas arī ērti ir paņemt līdzi, cik vajag ielikt somiņā un lietot, kad ir nepieciešams. Ja? Un šie produkti ikdienā, ja jums nav izteikts sūdzības vai hroniskas saslimšanas, tad droši profilaktiski var lietot pa 1 līdz 2 dražajām dienā pēc nepieciešamības. Ja gadījumā jūs gribat pastiprināt imunitāti, tad ir tāds kolosāls produkts numur 1, ko sauc par grovu. To var droši dot bērniņiem, to var lietot jebkurš. Ja? Ja gadījumā jums ir jūtat jau kādu saslimšanu, tad jau, kad jūs jūtat, ka sāk piezakties, kaut kur aizlikts deguns, jau kakls sāk sāpēt, kādas citas problēmas sāk rasties, bet to cilvēks jau iekšēji jūt, tad es iesaku uzreiz ņemt palīgā mūsu mīļo eiri, kas ir paredzēts tieši mūsu plaušu veselībai. Neaizmirsīsim, ka mums baceļi ir vienmēr, ne tikai, kas nesen bija ļoti populāri, tieši arī plaušu saslimšanas, jā, gan plaušu karsoņi un klepi un visādas citi bronhīti, jā. Tad līdz ar to šis vitamīnu komplekts satur gan vitamīnus C, gan D, gan cinku. Un tas ir tāds pirmais glābiņš, ko mēs varam uzreiz izmantot. Un nebaidieties, droši jūs varat likt 2 dražajas zemēles un ļaut viņām izkust. Ja jūtat, ka tomēr tās augstēšanās ir aizgājusi jau tālākā fāzē, tad droši izmantojam ir mans mīļais produktiņš, ir gan stops. Tas ir produkts, kas noņem sāpes, iekaisuma procesus un daudz citas problēmas izcina. Ja gadījumā ir sapūsts, tad droši arī lieto to produktiņu. Ja ir tūrskas, ja ir sāpes, jā, tas ir viens, un kopā ar šo pašu slaidu, tas ir atkal mūsu kaulu veselībai, mūsu cīpslām, asinsvadiem un ne tikai. Ko pieminēšu? Man ļoti patīk šie produkti, ka viņi strādā tur, kur varbūt mēs pat nenojaušam, ka ir iekšēji kāda problēma. Viņi paši atrod, šūniņas pašas aizvada vajadzīgās vielas tur, kur tas visvairāk ir vajadzīgs, tur, kur ir akūts iekaisums vai kāds cits parazīts. Tāda ir arī, protams, mūsu klāstā ir kolosā. Es jums visus uzreiz neparādīšu, es nedaudz intrigēju, jums parādu kādu kastīti, jā, pieņemsim tiem cilvēkiem, kam ir problēmas ar sirsniņu, jā, ar asinsspiedienu, ar asinsvadiem, un ne tikai šo produktu iesaku turēt vienmēr pa rokai. Un ne tikai jādomā, ka tas ir paredzēts
paredzēts vecāka gājuma cilvēkiem. Nemaz ne. Ja ir vajadzīgi, ja pušsaudzes sūdzās, ja ka ir spiedoša sajūta vēl kaut kā, droši profilaktiski viņas var lietot un viņas nevar pārdozēt, jo tās ir 100% naturāls produkts no dabas augiem, saknītēm, lapām, ogām. Jā. Tad vēl ir kolosāls produktiņš, ko es pati arī savā ģimenē izmantoju bērniem un sev un vīram, ir šāds te alt produkts. Šis produkts ir unikāls ar to, ka viņš palīdz cirkulēt un attīrīt mūsu limfātisko sistēmu. Tas arī palīdz pie saaugstēšanās, kad jūs jūtat jau, ka jums ir klepus un jums vajag, lai vieglāk atklapojās, jūs droši lietojat šo produktiņu, un ir arī tāds mels produkts. Paciņa man nav šobrīd par rokai, bet ir arī tāds kolosāls produkts, kur sastāvā ir vairāk kā 40 augu. Sāknīts arī kā Vineta. Šeit šie produkti nav salikti tāpat vien. Viņi viens otru pastiprina. Ja? Un līdz ar to iesaka lietot šos produktus arī pret parazītu, pie saslimšanām, un organisms labāk pats zinās, kur viņam vajag katru vielu aizvest. Ja? Lai ātrāk atjaunotu pabeigtu šūniņas, lai viņas ir spējīgas cīnīties pret kaitīgiem vīrusiem un visādām citām saslimšanām, sēnītēm. Un kas man ļoti, ļoti patīk, ka šie produkti mums nezinot iekšēji, jo bieži vien cilvēks nenojauš, ka varbūt viņam tuvojās, ja ir kādas problēmas, veidojās psoriāze vai pleķīši, vai izsitumi uz sejas, vai uz nagiem, pieņemsim. Ķermenis mums visu saka priekšā. Un šie produkti palīdz atrisināt šīs te radušās problēmas, bet nevis nomācot simptomus, bet tiešām atrisinot. Tas arī ir tas, kāpēc šie produkti ir tik unikāli. Un kopā varu uzskaitīt, mums ir gan pret sāpēm, kā es minēju, stops, pret iekaisuma procesiem un tūsām, tad ir slaids, kas ir domāts mūsu kaulu un cīpslu veselībai, kam ir artrīts, personīgi es pat arī sev lietoju, un šie produkti arī pieminēšu man ir ļāvuši jau 2 gadus nelietot nevienas artrīta zāles. Arī mums ir kolosāls produkts, kas ir paredzēts kuņģim. To sauc par AIS. Viņš paredzēts ir tādās situācijās, ja pūšas vedars, vai ir problēmas, vai ir gastrīts, vai ir cistīti, vai visdažādākās problēmas, kas ir saistīts ar kuņu zarnu traktu. Īpaši ņemot vērā šo laiku, arī, kad siro visādi baceļi, tieši arī, kas ir paredzēti, kad arī ir sliktas dušas vai šķidrāks vēders izdējam, tad šo produktu vārdā AIS jūs droši izmantojat visā ģimenē un pēc nepieciešamības. Tad mums ir kolosāls produkts Happy. Tas ir mans favorīts arī darbā ar bērniem. Strādāju ikdienā, vadu bērnu pasākumus un, protams, man vienmēr ir jābūt happy. Jā, un šis produkts ir unikāls ar to, ka viņš dod iekšēju mieru, sirdsmieru, stabilitāti, ka tu zini, ka tu esi šeit un tagad, un tu vari darīt tās lietas, kas tev ir jāizdara, lai tev nemaisās nekādas citas domas prātā, tiešām uzlabo ļoti labi garstāvokli. Un pieminēšu šeit sastāvā, pieņemsim, ir kaņepe. Arī vēl viens no maniem favorītiem ir GTS. Daudzi viņu, kā saka, neiepazīst vai nenovērtē. Šis produkts ir B grupas vitamīnu komplekss. Es viņu personīgi lietoju katru reizīti, kad es jau jūtu, kad vai nu ir pārāk liels nogurums, tad mums B grupas vitamīni dod enerģiju, un ne tikai. Vai jūs pamanat, ka jums uz sejas ādas ir kādi sausāki jau pleķi, vai plaisā lūpu kaktiņi, vai kaut kur citur ādiņa plaisā, jūs droši saprotat to, ka jums ir nepieciešams GTS. B grupas vitamīni, te ir visi. Tas ir zelta vērtē, un viņš ir paredzēts ne tikai, lai dotu enerģiju, jā, bet arī viņš risina ļoti daudz citas problēmas. Jā. Palīdz uzsūkties gan cistītiem, arī citi lieto pie onkoloģijas, jo B17 vitamīns, kā ir zināms, ir kolosāls līdzeklis arī pret vēža slimniekiem.
Un ne tikai tad mums ir, jā, par rociņai neesmu paņēmusi pārējos paņēmusi, bet mums arī ir produkts Heper, kas palīdz attīrīt mūsu akņas, nieres, aizkuņģa dziedzeri, palīdz sakārtot darbību. Tāda ir produkts sievietes veselībai, kuru sauc Power Woman. Tas palīdz sievietēm menopauzes laikā, palīdz arī normalizēt vairogdziedzera darbību, stabilizēt to, sakārto visu, arī uzlabo libido sievietēm. Ir arī produkts vīriešiem, par visiem ir padomāts. Un vīriešiem ir Power Man, kas arī palīdz sakārto visu nepieciešamo, gan arī asinsvadus uzlabo, nostiprina. Zinu, ka bieži sievietes arī viņu izmanto, un pieminēšu arī es pie noguršām kājām vai citām sajūtām. Ja? Kā arī mums ir tāds produkts Norms. Norms regulē cukuru līmeni asinīs, kas arī ir ļoti, ļoti labs produkts, kuru lieto ļoti interesantā veidā. Tie cilvēki, kas grib pieņemties svarā, viņi šo produktu lieto pirms ēdienreizes. Bet tie cilvēki, kas vēlās pēc ēdienreizes, kuriem ir svara problēmeņas, grib risināt, varbūt liekās svara problēmas, tad šo produktu lieto pēc ēšanas, kas palīdz visai pārtikai aiziet tur, kur sadalīties, kur tai ir jānonāk. Jā, lai nekur lieki nenosēžās, kas arī regulē insulīnu līmeni un daudz ko citu. Tad mums ir vēl viens produkts vārdā Beauty. Šīs produkts ir paredzēts tieši gan sievietēm, gan vīriešiem, visiem, kuriem uztrauc sava ārējā un iekšējā veselība, jo mēs zinām, ka viss, ko mūsu ķermenis mums parāda, to var redzēt, kādā stāvoklī mēs vispār paši esam. Šis Beauty produkts ir paredzēts nagiem, matiem, ādai, un ne tikai. Viņš strādā iekšēji un parāda visu uz āru. Lietojot šo produktu, var redzēt jau kā cilvēks staro un kāda ir viņa sejas āda. Tad mums vēl ir kolosāls produkts Brain. Šis produkts ir paredzēts tieši mūsu galvas darbībai, lai atjaunotu neironus, lai atjaunotu mūsu āctiņu darbību, jā, un prāta spējas. Kā zinām, jādomā kopumā par mūsu organismu, un man ļoti pieņemsim. Cilvēkiem ir viegli orientēties, izlasot air, ja, tas ir air, gaiss. Ja, un līdz ar to uz paciņām ir viegli saprast, kas kam ir domāts. Un no sirds iesaku ikvienam mājās iegūt šādu te naturālo aptieciņu un lietot viņu tiešām pēc nepieciešamības un ikdienā, ka viņa stāv. Un visbiežāk bērni paši arī ļoti labi jūt. Jāļauj viņiem pašiem izvēlēties, pieņemsim, ko viņi paši vēlas. Organisms pats labāk zina, kas viņam šobrīd ir nepieciešams. Un kā gribēju pieminēt, kopā šādi produkti mums ir veseli 18. Tāpēc iesaku apskatīties kompānijas internetu veikalu vai sazināties ar to cilvēku, kas jums par to pastāsta, jo vienā reizē visu pastāstīt nav iespējams. Tiešām šie produkti ir kolosāli, vienreizēji, un nekur citur tādus atrast nav iespējams. Jā, paldies par uzmanību. Došu vārdu nākamam. Lielas paldies, Kristīna. Jā, par mūsu produktiem var stāstīt ļoti ilgi un ļoti plaši. Pats galvenais, kā tie produkti, par kuriem tu tikko stāstīji, jā, viņus var savienot kopā un viņi pastiprina viens otru iedarbību. Un tas ir ļoti interesanti, jo cilvēki domā, ka tie produkti jāņem visus atsevišķi, ne, viņus jāņem arī kopā. Un dažreiz ir tādas situācijas, kad 1, 2 vai 3 produkti, kad mēs ņemam kopā, viņi atrisinās situāciju daudz ātrāk un efektīvāk. Un nākošā tēma mums būs kosmētika. Un par šo tēmu mums pastāstīs mana sieva, mana dzīves biedre.
Un viņa ir arī mūsu komandā. Viņa strādā kopā ar maniem. Viņa mani atbalsta, Inita Smirnova. Labdien visiem, gan dalībniekiem, gan skatītājiem, gan klausītājiem. Mans uzdevums šodien ir jūs iepazīstināt ar mūsu APL Go firmas kosmētiku. Un tas ir mūsu skaistais bizness, par kuru runāšu šodien. Tā ir vesela kosmētiska līnija, kreatīvā direktore Olga Kuļikova, un šī ideja viņai radās, viņa ir 3 bērnu māmiņa, un šī ideja viņai radās meklējot sev piemērotu kosmētiku, kuru varētu lietot sieviete, kad viņa ir stāvoklī. Un kā jau mēs visi zinām, tad mēs rūpējamies ne tikai par sevi, bet arī par bērniņu veselību. Un apstaigājot visu piedāvājumu klāstu, gan veikalos, gan internetā, viņa šādu kosmētiku piemērotu sev neatrada, jo izrādās, ka daudzi ražotāji savās kosmētikās sastāvā ķīmisks bijis nav draudzīgas ne māmiņam, ne bērniņam. Un tāpēc viņi izveidoja šo kosmētisko līniju, kurā ir 11 produkti un plus 12. produkts, kura ir Nutri kosmētika. Šāda kosmētika nav visās firmās. Un mēs esam ļoti lepni un priecīgi, ka Nutri kosmētika mums ir. Un šis ir produkts, par kuru stāstīja Kristīne. Tas ir beauty produkts, kurš rūpējas par mūsu ādu no iekšpuses. Un produkts, atkārtošu, kosmētikas sastāvs tika radīts kopā ar pasaules līmeņa slaveniem ekspertiem medicīnas kosmetoloģijas jomā. Šo kosmētiku ražo Vācijā, nelielā fabrikā. Un šī kosmētika tiek certificēta. Un tā arī tiek certificēta vēl katrā valstī, kurā mēs ieejam. Lai varētu šo kosmētiku oficiāli tur pārdot. Kosmētika ir luksusa un ekskluzīva. Tā ir ļoti ilgstošas un ātras iedarbības efekts. Šī kosmētika mums ir kosmētikas kabinets mājas apstākļos. Šajā kosmētikā jūs iemīlēsieties no pirmā pieskāriena jau produktus paņemot rokās, kā tas bija arī ar mani. Jo mēs ar vīru šajā kompānijā ienācām dēļ produktiem, dēļ dražējām, un tikai pēc kāda laika mēs sākām pētīt šo kosmētiku, un es sāku lietot, protams, visu līniju, un esmu ļoti, ļoti pozitīvi noskaņot pret šo kosmētiku, jo es viņu vēlos prezentēt visām sievietēm, jo bez šīs kosmētikas es vairs neiedomājos savu dzīvi. Tā ir maksimāli dabīga, tā satur naturālas sastāvdaļas un mīkstus dabīgos konservantus. Šī kosmētika ir maksimāli saudzējošas ķīmiskas formulas pielietotas. Kosmētikai ir 3 tehnoloģijas. Pirmā tehnoloģija ir Synake, otrā ir Gutterline Expression un trešā ir Ellie Boost. Tehnoloģijai Synake tiek pielietota čūskas indei
līdzīga viela. Tas ir sintētisks peptīds, tas ir nelielā izmērā, un viņš momentāli atslābina sejas muskuļus. Tātad mūsu sejas muskuļi ir vai nu saspringtā stāvoklī, vai nu atslābinošā stāvoklī. Un, lai nerastos jaunas grumbas, un lai vispār viņas nerastos, ja cilvēks sāk lietot, ja sieviete sāk lietot agrākā vecumā, tad ir no šīm grumbām ir vispār iespēja tikt vaļā. Tātad, un ja mēs lietojam šo tehnoloģiju, tad nerodas jaunas grumbas, rodās gluds reliefs sejai. Un otrā tehnoloģija ir Gatuline Expression, ko jau pieminēju, un tā ir botoks efekts. Šī ir sieviešu šobrīd ļoti populāra modes lieta, kuru sievietes pielieto, lai izskatītos skaistāks. Šis botoks efekts mūsu kosmētikā tiek panākts ar nekaitīgu astera dzimtes augu. Tas momentā atslābina sejas muskuļus, āda izskatās jaunāka, skaistāka. Tā atļauj muskuļiem saglabāt pareizo pozīciju. Un trešā tehnoloģija ir Early Boost tehnoloģija, kura momentā izdara ultramitrināšanu. Šeit sastāvā, Early Boost sastāvā ir sarkanās jūras zāles, kuras satur aļģes un minerāļus. Un arī momentā notiek ādas ultramitrināšana un mineralizācija. Šis viss par tehnoloģijām. Tālāk mūsu kosmētikai ir ļoti stilīgs dizains. Tas ir turkīza zils, vai sev es esmu pierakstījusi, ka mana mīļākā saldējuma krāsā, tas ir, ja jūs esat kādreiz pagaršojis piparmētru saldējumu, tad tas ir piparmētru saldējuma krāsā ar sudraba korķīšiem, un mūsu kosmētikai tiek pielietots Venēcijas stikls, lai viņu uzglabātu un transportētu. Un tas ir tāpēc, lai kosmētika saglabātos maksimāli naturāli. Un tūlīt es jums parādīšu, kā šī kosmētika izskatās. Arī es esmu šodien saģērbusies kosmētikas krāsās. Šādi. Un tā ir ēdelveisa smarža, ieņemot acu kremu, jo acu kremam ir jūtīga zona pactiņām, un tai acu kremiņam šī ēdelveisa smarža netiek izmantota. Kosmētika dara visiem vecumiem, visiem ādas tipiem un visiem ādas stāvokļiem. Kosmētika ir draudzīga vidē un uz dzīvniekiem stēta. Sejas kūšana sāks mums ar attīrīšanu. Tātad mēs lietojam mūsu divus burvīgos līdzekļus, putas un pieniņu. Putas ir sejas mitrināšanai, pieniņš vairāk ir barošanai. Tālāk mēs ņemam un ejam tonizēt savu sejiņu ar toniku. Un trešā ir ekstra kopšana. Tā ir izveidoti līdzekļu serums un maska. Tālāk ir acu krēmiņš un mūsu sejas krēms. Mūsu sejas krēms ir 2 vienā. Un šis ir ļoti ērti, jo nav jāņem gan dienas, gan nakts krēms. Tas ir salikts vienā pudelītē, šādā stikla ērtā, ļoti skaistā iepakojumā. Un pa dienu viņš sargā un seju no kaitīgajiem faktoriem, mitrina, baro tā tad arī. Un SPF
dabīgais viņam ir 6 līdz 10 faktors. Un pa nakti šis kremiņš mūsu seju atjauno. Sejas ādu atjauno. Un tālāk iet līdzeklis 2:1, kuriem arī ir 2 iepakojumi. Tātad šādi. 2:1 ir naturāls dupleks, kurš ir pielietojams sejas mitrināšanai uzreiz un izstrādā pats savu kolagēnu. Un šis mazais iepakojums ir ļoti ērts, lai viņu paņemtu līdzi ceļojumos vai vienkārši somiņā, un bez šī līdzekļa es neiedomājos vairs vispār savu ikdienu. Un arī vīriešiem iesaku šo kosmētiku lietot, jo tas ir ieguldījums tikai jūsu labā. Vēl mums ir pieejami arī paraudziņi. Iegādājoties paraudziņus, jūs variet uzklāt visus soļus, kas ir vajadzīgs ikdienas kopšanai, un izmēģināt, vai šī kosmētika jums der. Bet gribu pastāstīt arī to, ka mūsu kosmētika der jebkuram vecumam, jebkurai ādas stāvoklim, un arī jau iesaku meitenītēm, kurām jau ir 13, 14 gadi, sākt lietot mūsu kosmētiku, jo šajā laikā meitenes jau veidojas par skaistām sievietēm. Un mūsu kosmētikā ir eļļiņas, kuras ir dabīgās un kurām ir daudz izēvielu jūsu sejas skaistuma nostiprināšanai. Un tā ir argāneļa, tiek lietotas 6 eļļas mūsu kosmētikā. Argāneļa, avokādo eļļa, vīnogu kauliņa eļļa, šī eļļa, mandeļu eļļa un žožobas eļļa. Tātad arī šajās eļļās ir SPF dabīgais aizsargu faktors iekšā no 6 līdz 10. Tātad, ja jūs ejat saulītē, jūsu seja ir pasargāta, bet ja jūs ejat vasarā karstā saulē, tad labāk ir uzklāt vēl kādu aizsargu krēmiņu. Un tātad mūsu kosmētiku var kombinēt kopā pēc vēlmēm. Jūs varat lietot 1 vai 2 produktus, un to var lietot arī kompleksā, lietojot visu līniju. Tātad tas jums būs kā skaistuma rituāls, un jūs iegūsiet lielāku un noturīgāku rezultātu. Tā ir investīcija jūsu labsajūtā, tā ir vēlme laiku veltīt sev, tas ir feins garstāvoklis, tas ir sievietes, kuras lieto mūsu kosmētiku un ir mūsu kompānijā jau vairākus gadus. To uzreiz var redzēt, jo sejas āda staro, viņa tiek kopta regulāri, un mēs izskatāmies jaunāks. Un šis ir galvenais bonus mūsdienās, kuru ne ar katru kosmētiku var panākt, jo esmu lietojis daudz kosmētikas produktus un krēmiņus. Ne par vienu nerunāšu konkrēti, bet šādu rezultātu ne ar vienu kosmētisko produktu neesmu sasniegusi. Un turklāt mūsu kosmētikai, kā jau arī teicu, tas ir uzreiz jūtams no pirmā pieskāriena, no pirmās sajūtas, kad jūs paņemiet šo burvīgo pudelīti rokās, jūs iemīlieties no pirmā pieskāriena. Un, protams, saņemiet daudz komplimentus. Visām sievietēm novēlu būt skaistām, lietot mūsu kosmētiku, jautāt mūsu cilvēkiem par mūsu konsultantiem
par šīs kosmētikas efektivitāti. Visi cilvēki ir atvērti. Nāciet pie mums komandā, nāciet pie mums visiem un jautājiet jautājumus. Ar kosmētiku mūsu kompānijā ļoti labus rezultātus var sasniegt, arī nopelnot labas naudiņas. Paldies jums par uzmanību. Paldies liels, Inīta. Bija baigi forši pastāstīts, un es zinu, ka sieva jau lieto mūsu kosmētiku tiešām diezgan ilgi, un var redzēt to rezultātu, un katru dienu es skatos, sieva paliek jaunāk un skaistāk. Protams, arī es lietoju mūsu kosmētiku, sevišķi to spreju 2-1. Šito. Viņš man ļoti patīk. Un izņēmot mūsu Accumulite-SEI produktus, kā arī kosmētiku, mums ir vēl produkti mūsu kompānijā, un tā ir līnija All Time produkti, un par viņiem mums šodien pastāstīs Initas māsa Inga Kļaviņa, kura mums ir izpildu direktora mūsu kompānijā. Lūdzu, Inga. Labdien! Šajā skaistajā, saulainajā, jau mazliet pazuda saulīta, bet arī ļoti vējainajā dienā. Arī es esmu kompānijā šajā jau sen un lietoju visus produktiņus, bet šoreiz ir pienākusi laiks pastāstīt tieši par All-Times produktiem. Tādu produktu All-Times vispār ir 14 dažādu veidu, bet es pastāstīšu par tiem, kuri ir pieejami tieši Latvijā. Tātad viens no pirmajiem, tā ir Americano All-Time kafija. Miljoniem cilvēku pasaulē sāk savu dienu ar kafijas tasi. Tas ir viens no populārākajiem dzērieniem pasaulē. Kafija ar pienu, cukuru, augstu ūdeni, citronu un pat sāli. Tās neparastā garša un aromāts rada īstu kafijas māniju. Taču APL Americano kafija ir kas vairāk kā tikai dzēriens. Kafijas pagatavošana aizņem tikai 4 minūtes. Tas ir tikmēr, kamēr vārās ūdens teikannā. Šī ir vienīgā sublimētā kafija, kuru nevar atšķirt no svaigi pagatavotas pupiņu kafijas, jo tā arī ir pupiņu kafija, tikai viņa vienkārši ir pagatavota mazliet savādākā veidā, padarīta mums visiem ērta lietošanai. Tātad šīs kafijas pupiņas tiek sasaldētas un pēc tam samaltas un veidojas šīs kristāliņi. Sublimētā kafija ir kristāliskas saldētas kafijas pupiņas žāvēšanas laikā radušās daļiņas. Šī unikālā ražošanas tehnoloģija ir diezgan dārga. Tieši šā iemesla dēļ tai ir mazliet augstāka cena. Katra šīs kafijas pupiņa tiek savākta ar rokām plantācijās Itālijā, kur tiek ļoti rūpīgi sekots līdz katras pupiņas kvalitātei. Šajā kafijā ir 0 kalorijas. Tas tā neietekmēs jūsu figūru. Kafija samazina apetīti. Viena tase Americano kafijas satur 300 antioksidantus, kas cīnīsies ar brīvajiem radikāļiem un paildzinās jaunību. Tā maina gara stāvokli no pirmā lietošanas malka. Kafijas īpašības stimulē neironu darbību smadzenēs, tādējādi palielinot garīgo modrību, paplašina asinsvadus, cīnās ar migrēnu un galvas sāpēm, novērš miegainību, apātiju, dabīgs antidepresants, uzlabo atmiņu un vizuālās funkcijas, novērš aterosklerozi un trombozi, sakārto vēdera darbību. Šajā kafijā ir arī daudz dažādas noderīgas vielas.
Tātad šīs kafijas sastāvā ir C un PP vitamīni, lipīdi, ogļhidrāti, olbaltumvielas, tanīns, kofeīns, organiskās skābes, ēteriskās eļļas, alkanoīdi, mikroelementi tādi kā kālijs, nātrijs, kalcijs, dzels, fosfors, sērs un magnīs, arī aminoskābes, fenola savienojumi, tātad, un arī B grupas vitamīni, kas normalizē nervu sistēmas darbību. Tātad redziet, cik lieliska kafija ir mūsu rokās. Bet arī šis vēl nav viss. No šīs kafijas var pagatavot dažādus desertus, kūkas un saldos. Tāpēc aicinām mūsu pulciņā arī konditorus un pavārus, vai vienkārši entuziastus, kuriem ļoti patīk darboties virtuvē, kas varētu iemēģināt mūsu kafijas receptes un to kafijas izmantošanu kūkās un krēmos un dažādos desertos. Un to iemācītu arī mums. Tā kā laipni aicināti mūsu pulciņā ik viens, kurš vēlas pagaršot šo kafiju. Un tātad ir šāda te viena paciņa kafijas, kurā iekšā ir 30 šādas te paciņas, nogriez galiņu, ieber ūdenī, izšķīdini un lieto uz veselību. Un šī kafija maksā ap 12 eiro. Tā kā nav nemaz tik ļoti dārgi, zinot to, cik kafija maksā veikalā, salīdzinoši, nemaz tik dārgi arī nav. Otrs produktīši, kurš ir ļoti arī populārs mums, tās ir putras, auzu pārslu putras ar dabīgiem, bagātinātas ar dabīgiem vielām iekšā. Šīs putras izvēlēsies pat izvēlīgā jaunatne, jo tajās ir īsti augļi, zemenes, mellenes, arī avenes un mežozīte. Un arī veselīgais saldums, kas nav cukurs, tā ir fruktoze. Un sakiet savam bērnam, ka jūs viņu cienājat nevis ar putru, bet sakiet, ka tas ir deserts, kurš ir bagātināts ar mellenēm vai, piemēram, arī ar vaniļu, kā šī putriņa tieši. Un tie nebūs nekādi meli, tā būs īstākā patiesība. Jūs viegli, lietojot šo putriņu brokastīs, jūs viegli nodzīvosiet līdz pusdienas laikam bez uzkodām, jo neko arī vairāk negribēsies. Visu laiku, par cik man ir ļoti saspringts darba laiks, es no rīta pēdu, dodos darba gaitās, un tad man visu laiku likās, ka man līdz pusdienas laikam nepietiks. Un es ļoti ilgi baidījos mēģināt šīs putras, līdz beidzot mēs devāmies ceļojumā, un tur es sapratu, ka šīs putras ļoti labi aizvieto ēdienreizes un palīdz iztikt līdz tam pusdienas laikam, un ticiet man, ēst nemaz negribās. Paņem šo te saturu, ieber šķīvītī, aplej ar siltu vārošu ūdeni, vārošu gan ne, vajag bišķiņu atdesēt, lai nav īsti vēroši, lai nepazūd visas tās labās īpašības, kas tur ir iekšā. Un lietojam. Tātad šķiedrvielas, kuras saglabājās pārslās pateicoties saudzīgajai graudu apstrādei, dod ilgstošu sāta sajūtu. Pie tam ir ļoti zems kaloriju saturs, jo, kā jau teicu, cukura šajās putriņās nav. Putras nav tikai brokastis. Tās ir bagātas arī ar inulīnu, kas ir dabīgais probiotiķis, kas stimulē labās mikrofloras attīstību, nogalina kaitīgos mikroorganismus kuņģa zarnu traktā, uzlabo vielmaiņu un peristaltiku. Tas arī izvada no organisma smagos metālus un radionukleīdus, stimulē kaulu augšanu un stiprina imunitāti. Vēl viens iemesls, kādēļ apēst tieši altaim putru, ir, tas nozīmē arī uzlabot sev garastāvokli. Šis ēdiens patiesi cīnās ar sliktu garastāvokli un depresiju. Sāciet rītu ar veselīgo putru
lai uzlādētu sevi ar enerģiju un papildinātu vitamīnu krājumus. Esiet veseli un labu apetīti! Tātad viena šāda te paciņa satura 10 šādas te mazās paciņas putriņas. Tātad 10 rītus pēc kārtas jūs būsiet laimīgi un veseli. Šī putriņa ir ar vaniļu, kur iekšā ir vaniļas pāksts. Vēl mums ir ar mellenēm, ar avenēm un mežrozīti un putu krējumu, ar zemenēm un topinām būra putra. Tātad nākamais produktiņš, par ko es vēl stāstīšu, kurš šobrīd, diemžēl, nav pieejams, bet vispār mūsu veikalā ir nopērkams, bet tieši šobrīd viņš ir izpirkts un gaidām, kad atkal atjaunos krājumus. Tātad tie ir All-Time batoniņi. Tas ir kārums, ar kura palīdzību var veselīgi noņemt izsalkuma sajūtu. Bez kaitīguma organismam un figūrai. Enerģijas avots pirms fiziskām aktivitātēm, satur šķiedrvielas, olbaltumus un vitamīnus un mikroelementus sabalansētam uzturam. Palīdz pazemināt holesterīna līmeni asinīs, uzlabo vielapmaiņu un kuņģa darbību, izvada šlakas no organisma. Gribas tev kaut ko iekost, bet īsti nav laika? Paņem šo vienu batoniņu, un tas tev aizvietos tieši vienu ēdienreizi, un tu lieliski iztiksi līdz nākošanai ēšanai, un vēl turklāt tu būsi pabarojis savu organismu ar visām vajadzīgajām uzturvielām. Augu muslī batoniņi ir uzturvērtības ziņā, ir līdzvērtīgi svaigiem dārziņiem, jo All-Time aktīvās sastāvdaļas ir prosa, auzu, rudzu, mieži, rīsi, linsēklu eļļa, kakao sviests, burkānu sula, steviozīts. Un saldumam šajos batoniņos tiek izmantota stevija kā dabīgais saldinātājs. Tātad šādi te 24 gabali šajā kastītē ir iekšā pa 40 gramiem viens un apmēram 2 eiro. Auzu pārslas nepastāstīju arī mums tirgojās. Tātad 10 paciņas, viņa maksā šī paka ap 10 eiro. Un tātad vēl viens produktiņš, kas mums ir pieejams parasti veikalā mūsu, bet tagad jau ļoti senu laiku nav bijis. Tā ir mūsu lieliskā pasta, kas ir bagātina sudraba, perfordekalīnu, saudzīgai mutes dobumu higiēnai, kas novērš baktēriju veidošanos, novērš parodontītu, pasargā no zobakmens veidošanās, arī stimulē smaganu dziedniecības procesu, pātrina zobu audu atjaunošanos. Šī zobpasta satur skābekli aktīvajā formā, tātad sveicina ātru atjaunošanos, novērš smaganu asiņošanu un jūtīgumu. Šīs te zobpastas sastāvā ir arī kliņģerīšu ekstrakts, kas ir pretiekaisuma un nomierinošas iedarbības uz smaganām. Vēl šīs zobpastas satur ozolu mizas ekstraktu, novērš periodontīta problēmas, stiprina smaganu audus. Un vēl šīs zobpastas sastāvā ir tāda viela kā hidroksīapatīts, kas kalpo kā materiāls zobu emaljas plaisu aizlīdzināšanai zobu emaljā. Tātad aizlīdzina visas mikroplaisiņas. Un varu teikt, ka lietojot šos produktus, mani zobi jūtās tiešām labi. Jā, man bija problēmas arī ar asiņošanu, kas šobrīd ir pārgājušas. Un šī te zobpasta 50 ml maksā ap 5 eiro. Tas būtu īsumā viss arī par mūsu All-Time produktiem. Droši pievienojieties mūsu kompānijai, jautājiet tiem cilvēkiem, kas jums to ir ieteikuši.
Jautājiet viņiem, vai, ja redzat, kad stāstam mēs, tad droši varat jautāt arī mums. Mēs jums visu izstāstīsim, palīdzēsim un piemeklēsim izdevīgāko un labāko tieši jums. Paldies par uzmanību! Paldies, liels Inga! Ļoti garšīgi pastāstīja, tiešām sagribējis jau paņemt un uztaisīt sev pudru. Un tagad ir nākoša tēma, kuru stāstīšu es. Tā ir tēma marketinga plāns mūsu kompānijai, jo tās tiešām ir dāsns un tiešām ir izdevīgs, jo mūsu kompānija pat tiešām maksā 2 reizes vairāk nekā jebkura cita MLM kompānija. Un viss ir vienkārši. Mēs ejam mūsu kompānijā un nopērkam vienkārši sev produktus. Ir 6 veidi, kā iet. 100, 200, 400, 600, 1800 un 3000. Pa tām naudiņam mēs nopērkam sev produktus un lietojam paši vai savā ģimenē, vai vienkārši uzdavinājam saviem radiniekiem vienkārši pagaršot. Un, kad mēs pagaršojam un dabūjam savus rezultātus, mums, protams, ka gribās stāstīt par saviem rezultātiem citiem cilvēkiem. Un, protams, ka gribās arī nopelnīt, jo mēs taču atnācam kompānijai ne jau vienkārši lietot produktus. Protams, kā kurš. Bet, kad mēs izdomājam to darīt, mēs jau uzreiz varam saņemt savu pirmo bonusu, kurš saucās starta bonus. Un starta bonusu mēs saņēmām no 10 līdz 20%. Tas ir atkarīgs no tā, kā mēs rekomendējam citiem cilvēkiem, pa kādu naudiņu viņi nopirks tos mūsu produktiņus. Tad, kad mēs uzaicināsim jau otru cilvēku vai vairāk, mēs saņemsim izņemot starta bonusu, jau grupas bonusu. Un grupas bonus pataisni atkarīgs no tā, kurā statusā mēs paši iegājam, vai no 100 vai no 3000. Un mēs saņemsim no 4% līdz pat 12%. Piemēram, ja jūs iegājat statusā 100, nopirkat produktus sev mazliet pagaršot un aicināt jau cilvēkus, tad jūs saņemsiet 4% no saviem jauniem partneriem. Ja jūs, protams, iegājat uz pašu lielāku statusu 3000, tad jūs saņemsiet 12% no katra pirkuma. Un gribu vēl piebilst, ka grupas bonusu mēs saņemsim no mazāka zara. Tas nozīmē, kur ir mazākais apjoms mūsu struktūra, no tā mēs saņemsim grupas bonusu no mazajā zara. Mēs saņēmam kompānijā ir līderu bonus. Tad, kad mēs cilvēks jau pelnīt naudu, un viņi jau mēs saņēmam no kompānijas dāvana no 20% no pirmās līnijas līdz 2% līdz 7. līnijai. Un tas atkarīgs arī no mūsu kvalifikācijas. Bet ir viena lieta. Ja mēs ejam kompānijā uzreiz pa 3000 eiro, nopirkam produktu sev, tad mums visu laiku būs grupas bonus 12% mēs saņemsim, līdera bonusi līdz 5. līnijai un struktūras bonusu 10%. No jebkura pirkuma mūsu cilvēki pirks kaut kādus produktus katru mēnesi. Struktūras bonus tad, kad visi cilvēki, tas ir 4. bonus, tad, kad visi cilvēki, kuri atradas zem mums, katru mēnesi pērk sev produktus. Un atkarīgs no tā, kurā statusā mēs esam, vai no 100, vai no 3000, mēs saņemsim, sakot no pirmās līnijas, 5% līdz pat 10% 6. līnijā. Un, protams, kā es arī teicu, ja mēs esam uz 3000, mēs saņemsim uzreiz no katras līnijas
no mūsu partneriem 10% no viņu pirkumiem. Tas burtiski arī viss par tiem galveniem 4 bonusiem es jums gribēju pastāstīt šodien. Un tagad nākoša tēma, tās ir iespējas ar mūsu kompāniju APL Go. Un pastāstīs atkal mana sieva Inīta Smirnova, kura ir korporatīva direktore. Mūsu kompānijas APL Go iespējas. Kas tad ir iespēja? Iespēja ir tad, kad ar tevi kāds pienāk uz ielas un aprunājas un piedāvā kaut ko tādu, par ko tu nekad dzīvē varbūt neesi iepriekš dzirdējis. Arī mums tā notika, tikai tas nenotika uz ielas. Mēs šos produktus meklējām paši un paldies Dieviņam un paldies visumam arī atradām, jo pateicoties tam, mēs esam šeit, pateicoties šīm pašām iespējām, mēs esam šeit un ar jums dalamies, jo šī iespēja kļuva par misiju mūsu ģimenes tandēmam un cerams, ka šai misijai būs arī turpinājums no bērnu puses. Es to ļoti, ļoti ceru. Un tās iespējas, kuras mēs citreiz nepieņemam, tās varbūt ir tās, kas mūsu dzīvē nesīs izmaiņas, kas ļaus izmainīt mūsu dzīves kvalitāti, kas ļaus mums smaidīt, kā daram šobrīd mēs, kas ļaus mums starot, kas ļaus mums atvērties pasaulē, kas ļaus mums izglītoties, jo pateicoties mūsu firmai, es visu laiku lasu kaut kādu informāciju, arī, protams, pateicoties sev, jo ir ļoti svarīgi pieņemt sevi tādu, kāds tu esi, un neliekt iespēju dalīties ar citiem cilvēkiem par šo. Tātad, ko tad mūsu kompānijā, kādas iespējas ir mūsu kompānijā? Pirmkārt jau būt veselam. Un par to arī man liels paldies visumam. Un es domāju, visiem šodien runājošiem cilvēkiem man piekritīs tie cilvēki, kuri šobrīd runāja, jo veselība ir kaut kas augstāks. Veselība ir tas mūsu stāvoklis, tas mūsu iekšējais piepildījums. Jo kas tad būs mūsu ķermenis bez veselības? Tas vienkārši nebūs, tam nebūs eksistences. Tātad mēs esam veseli, un veselība ir mūsu galvenais, mūsu primārais dzīvē. Tālāk, ko tad mēs vēl varam darīt? Izmainīt dzīves kvalitāti, izmainīt, protams, arī maciņa biezumu, jo ar laiku mēs saprotam, ka šīs iespējas vienkārši nevar laist garām un vienkārši ar mums ir ar šīm iespējām jādalās, jo tās piepilda mūsu dzīvi un to var redzēt. Tas prieks ir redzams acīs, noskaņojumā un satiekoties ar mūsu kompānijas cilvēkiem. Mums šie mērķi ir kopēji. Un tas ir tik fantastiski, ka cilvēks apvieno tik daudz vienādu mērķu un vienādu dzīves piepildījuma, dzīves stila veidošana. Tā ir. Tātad, protams, viens ļoti liels pluss esot kompānijā ir ceļot. Ceļot uz fórumiem, ceļot uz kruīziem. Mēs ar vīru jau esam piedalījušies tātad 2 kruīzos, un tā ir tāda sajūta, kuru jums nevar nodot. Tas ir tāds kopums, tā ir tāda vienotība. Tas ir tā brīžiem, ka asaras acīs metās, cik skaisti, daudz saka sekta, bet tā ir
Es to nosaucu par cilvēku vienādu interešu apvienojumu. Tāda ceļošana ir ļoti svarīga arī. Jā, un izmantojiet katru iespēju, ja jums ir iespēja aizbraukt uz kādu no kompānijas rīkotajiem pasākumiem, izmantojiet iespēju ceļot, jo šīs emocijas, kuras jūs tur iegūsiet, un tās iespējas, kuras jums pavērsies, jūs varbūt sapratīsiet, ka es varu vēl darīt. Es vēlos paplašināt savu biznesu, savu loku, un tā jūs atveriet jaunas iespējas savā labā. Tātad izglītošanās arī ir ļoti svarīga mūsu kompānijā, jo mums notiek visādas apmācības, jau sākot ar to, ka jūs iestājaties kompānijā un jums tiek piedāvāts pašiem savs personīgais kabinets. Un ļoti liela iespēja, manuprāt, ir arī tajā, kad mums tiek piedāvāts iepirkt produktu, nevis tā kā citās kompānijās ļoti daudz, bet tikai 2 kastītes mēnesī, ja mēs pērkam dražreiz. Ja mēs pērkam kosmētiku, tad mazliet savādāk. Tā ir arī iespēja satikt jaunus cilvēkus, par ko jau es ir iespēja. Jo kādreiz es biju ļoti noslēgta, gribējās iet nevienam klāt, runāties, tas pats arī ar visiem. Mums sākumā tā arī, un tas ir pilnīgi normāli, bet izmantojot šīs iespējas, kuras jums tiek dotas, jūs atveraties, kā jau teicu, savai dzīvē. Un galvenais uzdevums ir dot iespēju citiem izveseļoties. Jo, un ne tikai izveseļoties, piemēram, kosmētiku, jūs darīsiet skaistumu, radīsiet skaistumu, jo tas visumā un dzīvē tiek atalgots, ja jūs dariet labus ar šo dalāties citiem. Tātad izveseļoties mērķis, labs uzdevums un laba iespēja. Un jums pieņemt lēmumu pareizajā veidā, izanalizēt, ka tas ir jūsu, un noticēt pašiem sev. Un dzīvot jaunās vibrācijās, neskatīties uz sliktas apkārt, bet celt un popularizēt sevi un citos pozitīvismu, labsirdību. Jo tikai tā mēs ceļam visas pasaules vibrācijas. Tikai tā mēs kļūstam bagāti un ļaujam sev un citiem pilnvērtīgi izmantot iespējas, ko sniedz mums visa pasaule. Es jums visiem novēlu sasniegt savus mērķus, iet uz tiem un būt laimīgiem, skaistiem un dāvināt to arī citiem. Paldies visiem dalībniekiem un paldies par šo iespēju padalīties ar jums par savām sajūtām un iespējām. Lielas paldies, Inita! Un tiešām ar mīlestību pret sevīm sākās viss tās labais, tās foršais mūsu dzīvē. Un noslēgumā gribu pateikt visiem paldies, kurš uzstājies šodien, kurš stāstīja par mūsu kompāniju. Un galvenais dzīvē ir paļauties uz sevīm, nevainot nevienu, dzīvot tā, kā mēs gribam, ne jau kāds cits mums iesaka to darīt. Un mēs aicinām jebkuru cilvēku mūsu komandā, Latvijas komandā, APL Go kompānijā. Esam veseli, esam smaidīgi un esam mīļi viens pret otru. Paldies visiem un līdz nākošajai reizei. Atā!